Mācīties tālāk vai uzsākt darba gaitas? Kura profesija izvēlēties, kur to apgūt un vai varēs atrast darbu? Šādu jautājumu sev uzdot neviens 12. klases skolēns, kuram šis ir pēdējais mācību semestris. Ikšķils vidusskolā 12 klasnieki gatavojas žetonu vakaram. Domas par nākotni paliek otrajā plānā, bet jaunieši ir pārliecināti, ka karjeru var veidot jebkurā profesijā. Galvenais esot izvēlēties piemērotu augstskolu. Doma ir iestāties psiholoģijas augstskolā. Kāpēc tieši tur un kāpēc tieši psiholoģija? Tāpēc, kad psiholoģija ir tāda vispārīga lieta, lai iepazītu labāk cilvēkus, un šobrīd ir tā, ka tās konkrētās profesijas ļoti svārstās, un visās profesijās ir svarīgi saprasties ar cilvēkiem. Es plānoju mācīties tik augstskolā un papildus strādāt vēl kādā darbā uz pusslodzi. Izvēle noteikti ietekmēs apkārtēji cilvēki, pati skolas uzbūve un mācāmie priekšmeti, jo konkrēti augstskolā es nevēlos iet uz stundām, kuras man nemaz neinteresē. Tiešām tas būs ļoti nozīmīgs faktors man. Speciālisti ir izpētījuši, kuras ir vispieprasītākās profesijas, taču to, kā mainīsies darba tirgus, šobrīd prognozēt esot grūti. Mēs runājam par kopējo darba tirgus situāciju, kas salīdzinoši, teiksim, ar 10. gadu, tad 11. gadā darba piedāvājumi ir auguši, tad tā tendencija ir tā kā uz augšu virzīta. Un galvenokārt ir pieprasījums pēc IT speciālistiem. Šī ir arī tā nozara, kur, teiksim, darba devēji izskata arī šos studentus, un tad viņiem ir arī cieši sadarbības ar augstskolām, tieši šīs nozares speciālistiem, kā arī varētu augt arī inženieru tehniskā personāla atlase. Jaunieši bezdarbnieki veido gandrīz 15% no valstī reģistrētā bezdarbnieku skaita. Ar Eiropas Savienības iniciatīvu Latvijā izstrāda atbalsta pasākums jauniešiem. Pašlaik svarīgākais ir mazināt to jauniešu skaitu, kuri mācības nepabeidz, kā arī rast iespēju piemērot nodokļu atvieglojumus jauno speciālistu darba devējiem. Pēc palīdzības darba meklējumos jaunieši var vērsties Nodarbinātības valsts aģentūrā un piedalīties tās projektos. Ir diemžēl tā situācija tāda, ka jaunietim ļoti grūti iekārtoties darbā, ja viņam nav šī darba pieredze. Diemžēl ir tā situācija atkal ir tāda, ka no otras puses darba devēja šo jaunieti neņem darbā, jo viņam trūkst šīs pieredzes. Jaunietis nāk pie maniem, un mēs ar jaunieti izrunājam šīs iespējas, paskatāmies. Varbūt, ka viņš var arī darīt kaut ko citu. Protams, ir jānoskaidro vēlme, cik jaunietis arī vēlās iesaistīties šajā pasākumā. Topošie absolventi, kuri plāno studēt kādā no Latvijas augstskolām, finansiālu atbalstu savai izglītībai var saņemt no mecenātiem. Pieteikšanās stipendijām dažos fondos jau sākusies. Piemēram, Latvijas Universitātes fonds stipendijas šogad piešķirs 20, bet Vītola fonds aptuveni 200 jaunajiem studentiem. Kristīna Putīnceva, Zanda Tereško, Ogres televīzija.